Drīz sāksies saskaņošanās. Dievs deva ciparu, Bībeles ciparu. Tas nav numeroloģija, tie nav eņģeļu numuri, bet tas ir Bībeles cipars. 1259 nozīmē salapšana, pilnībā mainīt. Dievs teica, ka tavs mīļotais, par kuru tu lūdzi, vīrs, viņš vispirms izlīdzināsies ar Dievu, un viņš izlīdzināsies ar tevi. Tu būsi daļa no šī procesa. Dievs atļauj kādu komunikāciju, pakāpenisku saziņu, un kādam Dievs tikai lika lūgt par šo cilvēku. Tu esi sezonā, momentā, kur būs atmoda. Masām cilvēki atgriezīsies pie Dieva, izlīdzināsies ar Dievu, ar ģimeni, ar laulāto, ar bērniem, ar draudzi. Kādas izlīdzināšanās jau ir sākušās. Neesi abēdināta, ja Dievs tevi nelietoja palīdzēt šim cilvēkam, izlīdzināties ar Dievu, vai Dievs tevi atdalīja pirms tam, jo tici, ka tavas lūgšanas viņa labā ir spēcīgas. Taisno lūgšanas gūst labumu. Tu savas lūgšanas novērtē par zemu. Šaubies, ka tavas lūgšanas varētu strādāt, un šaubies, vai vajadzētu turpināt lūgt, ja Dievs ir līdzis aizlūgt par viņu. Lūdz Dievam, kad lūgt, kā lūgt, kad gavēt, bet šis ir izšķirošs brīdis, jo šī ir izlīdzināšanās ēra. Dievs var vadīt tevi uzsākt izlīdzināšanos, salapšanu ar tavu vīru, neskatoties uz to, ka viņš izdarīja nepareizi. Dievs var likt tev pirmajai spērt soli, mudināt spērt pirmo soli, pirmo kustību. Es nesaku, ka tev vajag ļaut kādam staigāt pār tevi un darīt tev nepareizi, un tu uzmeklē viņu, centies sazināties. Ja Dievs tev to neliek darīt, tad to nedari. Mēs esam šajā ceļojumā ar Dievu jau ilgu laiku, lai zinātu, ka dažreiz Dievs liek mums darīt lietas, kas šķiet nesaprotamas, neloģiskas. Svētais gars, lai tevi vada, kad tu to dari. Ja Dievs tev to nesaka, tad nedari. Bet ja tu tiec vadīta, mudināta to darīt, varbūt tev jāapvaicājās, kā viņam iet. Tu varbūt nevēlies iesākt, bet Dievam vajag, lai tu to iesāc, jo tas atvērs, ka notiek izlīdzināšanās. Uzticība atkal jābūvē, saprašana. Dievs tevi lieto, lai esi lielāka persona. Tiem, kurus Dievs vada spērt pirmo soli, rakstu vieta Mateja 5, 25 līdz 27. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodod soģim un soģis tevi nenodod sulainim un tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu no turienes neizies, kamēr nenomaksās pēdējo artavu. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev nebūs laulību pārkāpt. Ja esi precēta, Dievs tevi vadīs kā paraugu pie tava vīra, garīgi, fiziski, legāli. Viņš jau ir tavs vīrs, tev jānoņem jebkāds lepnums, nepiedošana. Dievs mani vadījis vairākas reizes, kad es to negribēju. Ja tev darīja pāri, rīkojās nepareizi pret tevi, dažreiz tu jūties, ka otrai personai vajadzētu pirmajam nākt un atvainoties, bet Dievs var likt tev nākt un pirmajai sākt saziņu. Tas var būt šķēršlis, traucēklis, atlikšana. Ja Dievs tev ir teicis sakārtot lietas ātri, un ja tu to nedari, jo esi lepna, Dievs gaidīs, kamēr tu to izdarīsi, lai neesi gaidīšanas stadijā un nepaklausība Dievam. Esi svētā gara vadīta, jo ne visiem tā jādara. Izlīgšana nāk, un daudz no jums jau ir izlīguši. Kādam tas bija, ka nesen izlīgāt, bet nepatika, kā sākās. Tas kļūst labāk Jēzus Kristus vārdā. Kādam izlīgšana ir kā uguņošana, viss ļoti brīnišķīgi, bet citi, kuri vēl ir procesā, Dievs atļāva izlīgt. Turies, tas kļūst labāk. Tiem, kurus vada iejaukties, kamēr Dievs ved tos atpakaļ vispirms pie Dieva un tad pie tevis, nevērtē par zemu uzdevumu, jo viņam ir apstākļi un situācijas, un neviens nelūdz par viņu. Nelūdz par apstākļiem un situācijām. Tev jāsaprot, ka iejaukšanās ir spēcīga. Numurs 660 nozīmē ātra, izšķiroša satricināšana, noņems katru pēdu nospiedumu no nevēlamas vielas. Rakstu vietā žests pauž pilnīgu atdalīšanos no rituāla, piesārņojuma, netiklības, neticības vai fiziskām briesmām. Tas ir noņemts.
satricināts, paņemts prom, kas ir negribēts, nav vajadzīgs, kas ir nevēlams un neticība. Tas novedīs pie izlīgšanas ar Dievu un ar tevi. Šī ir sezona, kur Dievs noņem lietas, cilvēkus, priekškaru no cilvēku acīm, kas bija aizklātas, kurus ienaidnieks ir maldinājis, turējis sasietus. Ienaidnieks slēpa lietas no viņa. Varbūt tavu vārdu vajag attīrīt, tavs vārds tika nosmērēts. Dievs runā par pacelšanu un atriebību. Šī ir tā sezona. Izlīgšana, atgriešanās, cilvēku noņemšana un sods. Īpaši izlīgšana, atvainošanās, cilvēki atgriežas, nāk pie apziņas. Numurs 3.19 nozīmē atpazīt, atklāt, kas iepriekš bijis zināms, zināt atkal, identificēt. Apzinās par Dievu, tevi, par citām lietām, kas ieņem vietu. Priekškars tiek noņemts, viņš nāk pie saprašanas, kas visu laiku noticis. Dievs beidzot noņem priekškaru no acīm. Atbrīvošanas sezona, kur dēmoni tiek padzīti. Viņš pilnībā saprot, skaidri redz. Un tie, kas tavu vārdu smērēja, tavs vārds tiem tiek atklāts. Dievs viņiem parāda, atklāja, ka tie, kas nāk pie saprašanas, pat tie, kas burās pret tevi, nožēlos un nāks pie saprašanas un atdos dzīvi Jēzum, nāks pie tevis un atvainosies. Tas var nebūt visiem, bet daudziem. Būs daži cilvēki, kas izraisīja traucējumus, sajukumu, tie atzīs, ka būrās. Un Dievs saka, ka viņi paši bijuši zem burvestības. Tie, kas būrās pret tevi, vīru, tie paši sev uzlika burvestību uz sevi. Kad esi zem Jēzus, tu neesi zem burvestības, jo tevi ir svētais gars. Jēzus sargā tevi, tavu vīru, ģimeni, mašīnu, prātu, darba vietu, sirdi, dvēseli, gribu, emocijas. Atpazīstot, apzinoties, būt spēcīgam, identificēt patiesību, kas ir notikusi. Ģimenes lietas atklātas, lietas, kas turētas slepenībā, tas radīja apjukumu, sirds sāpes, tas viss nāk gaismā. Tas var izraisīt satricinājumu, jo lietas tiek atklātas, un Dievs to ir pieļāvis. Noslēpumiem jānāk ārā, atklāsme ir atbrīvošana. Varbūt tev kaut kas jāatklāj kādam, lai Dievs dod tev drosmi, lai esi patiesa. Tālredzība, atklāšana, izpaušana, Dievs bieži strādā neredzami, vēlāk atklājot viņa mērķus. Izlīgšana, atzīšana, atpazīšana, pagrieziena punkts, kur atdalīšana dod ģimenes atjaunošanu, atpazīst atbrīvotāju, sapratīs, ka Jēzus ir atbrīvotājs. Kā Jāzepa brāļi beidzot atpazina viņu. Ticība prasa atvērtas acis, lai atpazītu, ka Jēzus ir kungs. Progresīva atklāsme, Jēzus aktīvi atklās atkal un atkal. Tavam vīram, tev bērniem, Dievs vairāk un vairāk atklās par sevi. Kādam dos par maziem gabaliem, citam pilnu karoti ar atklāsmēm, kas kopā veido skobildi, kad Dievs ir bijis visu laiku blakus un visu laiku runājis. Tie, kas jau glābti zina Jēzu, tie saņems atbrīvošanu ar atklāsmi. Numurs 6.9 nozīmē akmens. Jēzus ir dzīvais akmenis, viņš bija cilvēku noraidīts, bet Dieva izredzēts. Galvenais stūrakmenis, 1. Pēteru 2, 4-5. Psalms 118, 21, 23. Tu šajā procesā tiki noraidīta, atraidīta, vai tavs mīļotais noraidīja tevi, ģimene noraidīja tevi, draugi. Dievs saka, ka tevi darīs par galveno stūrakmeni, jo mēs ejam Jēzus pēdās. Jēzus arī bija noraidīts un tad bija kā galvenais stūrakmens, jo, kad izdarīja to, ko izdarīja pie krusta, tad nomira un augšām cēlās pēc 3 dienām. Viņš cēlās spēkā, autoritātē, kļuva par galveno stūrakmeni, kamēr bija pie krusta. Par Jēzu smējās, apsmēja, ņirgājās, izskatījās it kā viņš būtu nelabvēlīgā situācijā. Viņš bija uzvaras vietā, pat atdodot savu dzīvi. Lai arī kādi apstākļi tev būtu, būs atriebība un pacelšana tev. Esi modra, jo ienaidnieks izraisa apjukumu, lai tu esi ievainota, apvainota, lepna,
lai turies tālu no vīra, cilvēkiem, ar kuriem tev jābūt vienotībā, atjaunošanā. Pie tiem, ar kuriem svētais gars vada. Ja esi ievainota no kāda, kuram ir jābūt tavā dzīvē, un tu izlem, ka būsi dusmīga, turēsies pa gabalu, zinu, tās emocijas ir īstas, bet ienaidnieks dara visu, lai apturētu atgriešanos, izlīgšanu, atbrīvošanu, apturētu, ka cilvēki zina Jēzu un apturēt no apziņas. Dievs palīdz tev, atbalsta šajā procesā, tu atklāji lietas, notiek progresīva atklāsme. Tu gāji daudz kam cauri, lūdzi, gavēji, Dievs izlīdzina, samierina cilvēkus atpakaļ pie viņa. Atmodina cilvēkus, dod jaunu skatījumu, saprašanu par to, kas ir Dievs un Jēzus.